kāda būtu dzīve tajā brīdī, ja Jēzus teikt, nē, Dievs, es to nedarīšu. Un tajā brīdī, ja mēs bēgam no Dieva, Jona ir tas, kurš slēpjas no Dieva. Viņš ir tur kuģa zemākajā klājā, pašā apakšā ir vētra, un viņam ir vienalga, viņš ir gatavs mirt. Es bēgu no Dieva, un ja es bēgu no Dieva, es bēgu no savas identitātes, es bēgu no tā, ko Dievs man ir iecerējis, kam viņš man ir radījis. Mēs visi gribam atrast to aicinājumu savai dzīvei. Un citam tas aicinājums ir patiešām, varbūt, es nezinu, jebko darīt šajā pasaulē. Dievs citus radījis, lai viņš būtu fantastisks muzikants, citus, lai viņš būtu fantastisks celtnieks, citu, lai viņš būtu labs mediķis, citu, lai viņš būtu labs politiķis, vienalga, bet lai atstātu ietekmi šajā pasaulē. Un tad, kad mēs esam tajā aicinājumā, tad viss ir labi un skaisti. Ne viegli vienmēr, bet labi un skaisti, jo tu esi savā vietā. Tu esi tas mehānisms, zobrats īstajā vietā. Bet tajā brīdī, kad tu bēdz un kad tu slēpies un kad tu gribi darīt pa savam, tu jūties bišķi nožēlojami. Un atkal tajā brīdī, kad tu dari to savu īsto lietu, pat ja citiem tas izskatās nožēlojami, tu zini, ka tu esi īstajā vietā.